Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa. Un tā ir šovā, kur es šobrīd atrodos. Pie kādas žūries es pretīm apstājos. Tikai jās acu skatā lūkojos. Kā tas nāk, es tik ātri aizraujos. Tu esi skaistā. Tā, stop! Puiši, kas te notiek? Bet jums taču bija jābūt tanī Jelgavas kaut kādā ledus festivālā, vai ne? Kādā Jelgavā un kādā ledus festivālā? Mēs bez jums nekur, un jūs jau nu vēl mazāk kaut kur. Neko nesaprotu. Akordu, kam drebi sirsniņa man tā, un esi vispriecīgā. Vai nesam vairs jaunas mēs, un pušiem karstas dvēseles. Viņš bučojas man, 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 viņš bučojas man. Prielenīte mana jaukundzīt, reiz jau tu nāks ziedēt tikai man. Zeltenīte mana latviete, kur gan tur īdara sakristītā, spulgacīte tautu meitene. Gan jau es savas važas saraušu, mana pirmā zaļuma ballīte, kur gan tur īdara sakristītā. Cik asi tavi vārdi, ziemeļvējā. Cik asi tavi glāsti, tie asi kā vēls. Es viena tumsā eju, ziemeļvējā. Es redzu tavu seju, atspulgos tu nāc. Kaut kas pēkšņi gaismas dzēš, tevi aiznes ziemeļvējš, aiznes tevi prom no manis. Kaut kas sajauc atspulgus, tavu seju redzu es, redzu acis aizvero ziemeļvējā, kas veces liesma saule ciest. Ziemeļvējā, tu mani atkal atgriezies. Tu nāc, ziemeļvējā. Tu nāc. Pirkīs band no Jelgavas. Nāciet no tuvāk. Nāciet tuvāk, nāc tuvāk. Nu re, esat nodziedājuši, viss kārtībā? Viss kārtībā. Žūrijai esat pielīduši, viss kārtībā? Nu, to jau tur tālāk jāprasa, kā tur tā līšana gāja. Es tikai nesaprotu, kāpēc Agrim bija jāiet tik tuvu, ja Agris ir dejotājs. Par dziedāšanu jau tā kā vairāk Jānis. Nu, ar dziedātājiem jau ir tā, kad mēs, sanāk satikties, bet Agris Daniļevičs, dzīvajā Agris. Labi, paldies! Agri,
tad tavs komentārs par šo muzikālo performanci? Labvakar vispār televīzijas skatītāji, labvakar mākslinieki. Vispār ir ārkārtīgi forši, kad televīzijā uzliek to grimu nedaudz virsū. Tad vismaz nereiz, kad es, man liekas, sarkanu bālēju, es vispār domāju, ka tas viss beigsies ar kaut kādu plecu masāžu. Tad, kad satraucies bija? Jā, un godīgi runājot, es vispār jutos diezgan nērti, es varu pateikt, jā, jo tā, kad es tā baigi daudz, tā, ka es dzirdu komplimentus tādā tiešajā un visi uz mani skatās, droši vien, kad arī kameras bija pagrieztas uz mani un kā tad Daņļevičs reaģēs uz šito te visu. Godīgi runāt, es gribēju palīdz zem galda. Man tas tā nevienmēr patīk. Tas par to dziesmiņu bija forši, man patikās, bet tā, teiksim, lai tas man tā baigi aizraut, ja neskaita tās iepriekšējās sajūtas, tad es tā nevarētu teikt. Paldies jums. Skaidrs, redzēt, kā Jānim ir atkal drusku uz tiem dejotājiem tāds, ja, un Agrim uz dziedātājiem. Skaidrs. Jāna, lūdzu, tavs viedoklis. Tas, ka jūs protat dziedāt, ka jums sanāk un ka principā jums arī par to naudu maksā, tas ir skaidrs, jā. Baigi feins, mīlīgs popūrīs. Es tik, tāds, kāds ir tas jūsu mērķis? Jūs stāvat šeit uz skatuves un mērķis, vai tie ir stadioni, cilvēki, kuri lauž krēsls, vai tās ir korporatīvās ballītes? Jā, tad mēs jau par to lielo mērķi stākmens tiltējam, ja, pa tiem loterijās tās visi iet uz priekšu, bet, protams, īstenībā, tas stāsts ir tāds, ka, kā mēs te smējamies, mēs tā dabiski esam radušies. 4 tā draugi satikās, tie, kam ir radošas idejas, tie, kas var dziedāt, un tie, kas grib dziedāt, un jebkura skatuve ir principā mūsu pieredze un mūsu spēja, un mēs uz to arī cenšamies iet. Ar ko jūs ikdienā nodarbojaties? Ar gandrīz ar šito pašu. Ar dziedāšanu. Ar dziedāšanu arī? Esmu pedagogs. Ar kultūru nodarbojos. Kultūrists, jā. Brīnišķīgi, kulturāls cilvēks vienmēr patīkam satikt. Jāni? Jā, es arī vairākas sejas esmu redzējis daudz kur citur, un tieši arī šajā sakarā un dziedot un skaisti, un jūtama tāda jau pieredze. Un tas stāsts tāds mūžam aktuālais, vai ne, ka visi uz visām pusēm vienmēr skatās, un it kā nevar atrast to īsto, bet beidzās viss labi. Bet, man arī tā, it kā no vienas puses tā doma ir tāda, cik tas ir godīgi pret tiem, kuri varbūt arī šajā šovā nāk un it kā rāda tikai to savu talantu. Jūs jau esat jau faktiski, jums vajadzētu jau būt jau tādā, manuprāt, jums arī pašiem skaidrs, ka jums jau tā pieredze ir. Bet, jebkura skatuve ir laba skatuve, un jebkurā vietā, kur ir iespēja sev parādīt, to vajag darīt, un tas arī droši vien ir tas pats galvenais, ko jūs šodien gribējāt izdarīt. Paldies, Jāni. Agri. 10 sekundes zvaigznītei. Principā jau tiem pagājušās reizes buņģieriem es arī iedevu pirmajā raidījumā, pirmo zvaigznīti iedevu tādā avansā. Lai arī šī būtu. Tātad pirmā zvaigznīte avansā. Jāna, lūdzu, tavas 10 sekundes. Bez avansiem. 2 zvaigznītes. Jāni, tavas 10 sekundes. Jāni. Labi. Ir. Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa.